Un šodienas tikšanās tiks arī ierakstīta. Tad par dzīves stāstiem. Šodienas tikšanās būs mans pieredzes stāsts, kā man, kā kopienas dalībniekam, kaut kādā ziņā līderim, ir bijusi iespēja sadzirdēt dažādus cilvēku stāstus, un es padalīšos tajā, ko mēs ar to esam darījuši, un kādas ir iespējas. Tas būs ne tikai no manas kā biedrības Jaunolēnas attīstībai valdes priekšsēdētājas puses, un arī režisoras un konceptu izstrādātājs un realizators puses, bet arī citi projekti, kurus esmu bijusi iesaistīta kā profesionāls, palīdzot citām kopienām vai vietām šos stāstus apkopot, koncentrētā veidā, viņus apstrādāt un tad realizēt, lai citi cilvēki tos var piedzīvot. Sākšu ar savu pavisam nelielu stāstu. Šī ir fotogrāfija, izrādās jau no 2003. gada. Tā esmu es un mans tētis. Skolas laikā es abonēju, man abonēja jauniešu žurnālu Mana. Un viņiem, manuprāt, diezgan regulāri bija arī tādas abonēšanas kampaņas, kādas ir aktuāls arī šobrīd, kad abonējot žurnālu, tu vari aizpildīt anketu, nosūtīt un piedalīties balvu izlozē. Un es kā šodien atceros to dienu, kad es zinu, ka šodien ir jābūt šim konkrētam žurnālam, kurā būs paziņot rezultāti. Un es nāku no Naukšāniem, mēs dzīvojām 3-stāvu dzīvokļu mājā, kas saucās Egles, un es dzīvoju tieši 3. stāvā. Un es atceros, kad es eju lejā līdz tai paskastītai, atveru vaļā pastīs, un tur ir tas žurnāls, un kā jau vienmēr, mēs kaut ko gaidām, bet ir tās bažas, būs, nebūs, to žurnālu tā kā atveru pusceļā, jo es tomēr nevaru sagaidīt, būs vai nebūs mans vārds. Es lasu, ka tur ir rakstīts mans vārds, bet ir tā sajūta, ka es droši vien esmu kaut ko pārlasījusies, aiziešu mājās un mierīgi žurnālu pārlasīju žurnālu vēlreiz. Un es uzkāpu augšā, atveru to atvērumu un tiešām esmu laimējusi biļeti 2 personām ar prāmi no Tallinas uz Somiju, Helsinkiem ceļojumu. Un tā mēs ceļojumā devos kopā ar savu tēti, un tas bija mums toreiz pirmais un patiesībā arī līdz šim brīdim vienīgais tāds ceļojums man un tētim kopā divatā. Un man ļoti pārsteidza Helsinki ar savām baznīcām, kurās es gūtu tādas ļoti unikālas pieredzes, kā piemēram tajā laikā Helsinkos ir tā baznīca, kas ir iekšā klintī iecirsta. Un tur bija tādas lapņas ar dievvvārdiem dažādās valodās. Un man tajā vecumā un tajā laikā bija ļoti liels pārsteigums, ka kaut kur pasaulē ir teksti mūsu valodā. Jo tur bija zīmītes, kas bija arī latviski. Un priekš manis tas bija tāds milzīgs pagodinājums un pārsteigums, ka rekur ir mana valoda svešā zemē. Un mans jautājums jums, šis ir mans mazs pieredzes stāsts, ņemot vērā šo fotogrāfiju, kas varēja atrast savos arhīvos. Kā jums liekas, to jūs ierakstiet komentāros, ko mēs ar šādu veidu stāstu varam darīt? Tā ir mana kā Andres pavisam īsa pieredze 2 minūtēs. Un attiecīgi, kur jūs varētu izmantot šādu veidu stāstu, domājot par darbu ar savu vietējo kopienu, vai vispār ar cilvēkiem, ar iedzīvotājiem, ar kultūras programmām. Līdz ar to es aicinu katru jūs ierakstīt visas idejas, kas jums nāk prātā komentāru sadaļā, kur jūs šādu stāstu varētu izmantot, integrēt, pārveidot, brīva jūsu fantāzija. Burtiski 1-2 minūtes droši rakstiet komentāros visas jūsu idejas. Pat ja jūs redzat, ka kāds kaut ko tādu ir jau ierakstījis, rakstiet vēlreiz. Un es tikmēr turpināšu apstiprināt mācējus un cilvēks, kas mums pievienojas, un paskatīšos, kas ir tās lietas, kas jums nāk prātā, ko var darīt ar šādu veidu stāstu. Un tad ķeršos klāt un padalīšos ar to, ko ar stāstiem esmu līdz šim darījusi es.
Šobrīd komentāru sadaļā ir idejas, ka tas varētu būt izmantojums pieredzes apmaiņās. Jā, tas ir ļoti ierasta prakse, tīpaši tā ceļojuma stāsti, ka mēs padalāmies pieredzēs, kā mums katrā valstī ir gājis, kas tās vietas, ko mēs iesakām apmeklēt un kur aiziet paēst, un kas ir kaut kāds tāds neredzētāks, jā, sadarbības, aicināt noticēt sapņiem, jā, kāda savu veidu iedvesmas runa vai kādi citāti par to, ka brīnumi notiek. Un es kā Anna tam ļoti, ļoti ticu, un esmu ļoti bieži dzīvē saskārusies. Latviešu valodas apgūves nodarbības arī, jā, kā piemērs un arī ideja, kad šādas mazas lapiņas ar citātiem, jebkurā vietā var noderēt kā valodas apgūves instruments. Tā piedalīšanās un vēlme turpināt piedalīties iedvesmai kā tādai. Tā kā, ja jums vēl kas ienāk prātā, droši varat pierakstīt komentāru sadaļā, bet es došos uz priekšu. Tad mazliet vēl turpināšu par savu pieredzi. Kopš kāds arī kopš tā laika, kas bija aktuālā, no kaut 8. 9. klase, es arī sāku iet teātris studijā. Es dzīvoju Naukšanos un attiecīgi braucu regulāri uz Rūjienu, lai apmeklētu teātra nodarbības. Un man toreiz, kā daudzām mazām meitenēm, bija sapnis, es būšu aktrise. Kaut kādā brīdī sapratu, es nebūšu aktrise, bet tas, kas man vairāk aizrauja, ir režija. Stāstu veidošana, darbs ar cilvēkiem un stāstu uzlikšanu skatuves un uz papīra arī rakstot lūgas. Un tā visu laiku, lai kas būtu tās lietas, ko es savā dzīvē darītu, teātris ir tas, ko es vienmēr esmu atradusi laiku un iespēju un vēlmi ar to nodarboties. Esmu apmeklējis gan daudz dažādas kursus un nodarbības, un viena no tām bija arī šeit minētā Šekspīra satiekas Blaumani. Tas bija fonda Initium realizēts projekts, kur dažādi amatieru teātra režisori no visas Latvijas sapulcējās, lai apgūtu kopienu teātra metodi, kurā mums dalījās pieredzē speciālisti no dažādām valstīm. Tajā skaitā arī režisors no Lielbritānijas Jānis Viljams Boss, kam bija arī izrāda Dāles teātrī. Un viņi dalījās savā pieredzē, kad citvieta Eiropā kopienas sanāk kopā, tie cilvēki bez teātra, aktieru vai režisoru izglītības, paši meklē resursus, veido stāstus no tā, ko viņi redz apkārt, un veido tādas izrādes, ar kurām viņi piedalās savos svētkos. Un man toreiz likās, ka tas tik ļoti sasaucās ar to, ko mēs Latvijā liela zinām, amatieru teātri. Jo mums, jebkurā sevi cienošā pagastā, ciemā, pilsētā ir amatieru teātris, kurš strādā ar gataviem tekstiem, ar lugām, vai no klasiķiem, vai mūsdienu rakstniekiem, un liek šo stāstu skatuves. Bet tajā visā mazliet šis jaunums bija par to, ka Latvijā tajā brīdī vēl nebija tik ļoti klasiski runāt pašiem par sevi. Bija jaunais Rīgas teātris, kuriem bija izrāda latviešu stāsti, bet tādā amatieru teātra kultūrā vēl nebija ienācis tas, ka mēs sarunājamies paši ar sevi vai saviem kolēģiem, kaimiņiem, draugiem, un tad no šiem stāstiem veidojam izrādes. Un tā bija tā lieta, kas man likās, tas ir interesanti, jo es rakstu lugas, bet es rakstu pašus izdomātus, radītus stāstus. Un tā kā tieši tajā brīdī es strādāju ar jauniešu teātru Olainē, un mums tieši bija tās kā luga priekš jauniešiem grūti atrodama, un tad man radās ideja iedvesmojoties no šī, ka jaunieši varētu taisīt izrādi par dzīvi kojās. Viņi visi arī dzīvoja kojās, jo Olaina ir pilsēta, kur tomēr uz šo koledžu atbrauc jaunieši no visas Latvijas, lai apgūtu konkrēto profesiju. Un līdz ar to viņi dzīvo kopmītnēs. Un par to bija mūsu arī stāsts dzīvot kopmītnēs. Jauniešiem bija uzdevums vienam otru intervēt, ne tik ļoti no iekšējā vidus kā no teātra studijas, cik pārējos savus draugus vai istabiņas biedrus kopmītnēs. Un viņu uzdevums bija uzzināt vairākas lietas, ko mēs kopīgi bijām izstrādājuši, kas mums ir interesē par viņu pāredumiem, par pirmajām pieredzēm, par varbūt kaut kādiem grēkiem un priekiem. Un viņi šīs sarunas ierakstīja arī video formātā. Jo mums kā teātrim interesēja gan stāsts, kas ir saturs, gan interesē arī
tas, kā šis konkrētais varonis stāsta šo savu pieredzi, kas notiek ar viņa grimasi, mīmiku, ķermeņa valodu, lai brīdī, kad stāstu skatuves tiek līdz šim konkrētam brīdim, ko mēs no šīs intervijas paņēmām, aktieris varētu mēģināt maksimāli sajust šo konkrēto tēlu caur viņa šo ķermeņa valodu, caur acīm, dēgunu, mutēm, kā tur visa kustās, un tad attēlot. Tāpēc mums bija svarīgs video formāts, un tā bija tāda mana pirmā pieredze, kur mēs uzklausījām īstus stāstus un cieņpilni tos integrējām izdomātā pasaulē. Un tad jaunieši cienot un nekariķējot savus kolēģus, savus draugus un studiju biedrus, ielika daļu no viņa stāstiem pilnīgi izdomātā tēlā. Un sižetā, kas nebija viens no viņa kolēģa dzīves, bet īsti stāstu tādas esences, frāzes, piedzīvojumu situācijas gan tika integrētas šajā izdomātajā stāstā. Un tālāk, ja ejot pa dzīvi un dibinot arī biedrībā jaunolainē biedrību jaunolainas attīstībai un domājot, kas tās lietas, ko mēs šeit varētu darīt savā kopienā, man ir šī kaislība teātris un lūgas, man to vajag visur un vienmēr pēc iespējas jau vairāk, vēl labāk. Un arī saprotot, ka šī ir vieta, kas kaut kādā ziņā bija mazliet pazaudējis savu identitāti. Jo vēsturiski vieta, kur šobrīd ir jaunolaina, bija Olaina, un mainoties laikiem un pilsētai iegūstot pilsētas statusu, viņi paņēma savu nosaukumu Olaina, un jaunolaina ielika nosaukumu Jaunolaina, un vēlāk jau nevis tagad, kad bija novada reformas, bet iepriekš Jaunolaina ar Olainu tika apvienota, bija ļoti daudz šīs lietas, kas noņēmās nos, kas šobrīd turpinās visā Latvijā, kas ir iekšējās pašnoteikšanās iespējas, pasts un dažādas šīs institūcijas, un cilvēkiem mazliet bija tāda sajūta, ka viņi ir pazaudējušies, ka viņi īsti vairs nesaprot, kas viņi ir, un arī domājot par biedrību un par to, ko mēs kā jauna kopienu, aktīvistu cilvēku grupa varam šeit darīt nākotnē, ir ļoti būtiski saprast, bet kas ir šī vieta, kas ir šīs vietas unikālās vērtības, pieredzes, kurās mēs varam smelties to īpašo un tad caur to domāt par nākotni. Un tāpēc ļoti loģiski radās ideja, ka tas, ko mēs varam darīt, ir sarunāties ar cilvēkiem, ar tiem, kas šeit ir dzīvojuši jau vairāk kā 40, 50 un kāds arī 60 gadus, saprast, kāda šī vieta ir bijusi caur viņa atmiņām, un iespējams tajā visā atrast daudz vērtīgu ideju un iedvesmu, kā šo vietu attīstīt nākotnē, gan domājot caur dažādām projektu naudām, gan vispār kustinot cilvēkus un mums kopīgi draudzējoties. Un tā radās Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts par piedzīvot jaunolaini, kur viena no daļām bija teātris, pastaigu izrāde, kur tīri ejot caur pa posmiem, mēs aicinājām vietējos iedzīvotājus uz sarunām. Tie bijām dažādi biedrības biedri, bet kā jau vienmēr, kuram ir vairāk brīva laiks, tas arī lielāko daļu no šīm sarunām uzņem uz sevi. Un tā mana pieredze bija tāda, ka savus cilvēkus aicinājās pastaigām, jo cilvēks tad jūtās brīvāks nekā sēžot saslēgts un mazliet varbūt mūstot, bet pastaigās mēs gājām pa ciemu, un tā arī bija tāda brīnišķīga lieta, ka cilvēks ejot garām konkrētam kokam, uzreiz atcerās, ka mēs te draugiem darījām to, vai agrāk nebija tāds kanāls, bet te bija kaut kas cits, vai otrādā šeit bija kanāls, bet tagad šeit vairs sen nav kanāls, vai Mežģeres agrāk bija tāds, bet ieraugot konkrētas vietas, cilvēkiem ir atmiņas par to, kāda tā vieta bija agrāk, kādas bija viņu pieredzes tajā vietā, tāpēc man pastaiga kā veids, lai ar cilvēku sarunātos par viņu dzīvi un pieredzēm konkrētajā vietā, ir brīnišķīgs atklājums un ieteikums ikvienam. Jo, ja es nemaldos, man bija kāds 12 sarunas, katra aptuveni 1,5–2 stundu garas, un tikai uz, man liekas, pēdējais cilvēks man atklāja kaut kāds jauns faktus, ja mēs gājām pa vietu, tādu pastaigu pāri pļaviņai,
kur viņš sāk stāstīt savus atmiņas par to, ka tās ir bijušas ganības, par to, kāda tolaik tur solhozā ir bijusi kārtība, par to, kā govis ir puvušas mētājušās mežā, kur šobrīd sen vairs nav meža, bet ir privātmājas. Nu, visādas tādas nianses, kuras iepriekš neviens nebija pieskāries, jo mēs nebijām bijuši tie konkrētajā vietā. Tā kā tas noteikti ir viens no ieteikumiem, ko var likt aiz auss, sarunāties ar cilvēkiem, lai mēģinot saprast vietu piedarību. Un, attiecīgi, tad šīs sarunas es transkripēju tekstā 1:1. Tas bija tas, kas bija ļoti svarīgi, ka tie stāsti nav izkoriģēti vai pārveidoti, bet ka viņi tiešām 1:1, kā cilvēks ir stāstījis. Un tad no šiem stāstiem es atlasīju fragmentus, kas bija teatrāli iespējami iedzīvināt, un atlasījām arī aktierus. Te ir būtiski pieminēt, ka Jaunolainē nav teātra tradīcija vai teātra studijas. Mēs aicinājām cilvēkus, no kuriem lielākajai daļai nekad iespējams nebija bijusi teātra pieredze, bet kas bija būtiski, ka mēs visi satiekamies, ka tās ir dažādas paudzes, ka tie ir jaunieši, vidējā paudze, mani vecuma cilvēki, seniori, un mēs visi darbojamies kopīgi. Tādā veidā gan iepazīstot viens otru, gan mīļoties šīm paudzēm. Un tā mums notika daudzi mēģinājumi, gan katram konkrētam stāstam atsevišķi, gan arī visiem kopā. Tā kā reizi 2 nedēļās mēs satikāmies visi, tieši tāpēc, lai būtu iespēja iepazīties, sapazīties un arī kaut kā šādi ar paudzēm satikties tajā darbībā. Vēl ļoti būtiski pieminēt, ka šie stāsti, ko mēs izrādē taisījām, tie visi notika nosīt īstajās vietās. Ja stāstījums bija par to, ka šī situācija bija pie Mežezera, tad mēs arī gājām mēģināt pie Mežezera. Ja šis bija stāstījums, piemēram, šeit var redzēt, tā šobrīd ir sākuma skola, bet 80. gados tā bija tā vieta, kur cilvēki, kaut solhos galvenā mītne, un attiecīgi saruna bija par to, ka dāma nāca pieteikties darbā, līdz ar to tas notika ārā pie šīs vietas, maksimāli pietvinoties reālajai situācijai, kā tas būtu varējis toreiz notikt. Tad tas, ko mēs visus šos stāstus apkopojām grāmatā, toreiz rakstot projektu un arī liekot projektā finansējumu, likās, ka tas būs tāds stāstu krājumiņš, pieņemot to, ja mums ir 20 cilvēki un kaut kādas 30 lapas puses. Un brīdī, kad sāku transkripēt, es arī paņēmu to grāmatu, droši vien mazā lodziņā varat mani redzēt, pēkšņi tas no bukleta kļuva par reālu grāmatu, kurā kopumā ir 160 lapas puses. Tā kā, ja jums liekas, ka jūs parunāsieties ar cilvēkiem un tas pusotru stundu garais stāsts būs pusotra lapas puse, pa lielam pēc pieredzes pusotras stundas, tad skatoties grāmatā ir vidēji 5, 6, pat 8 lapas puses. Tā kā tas ir apjomīgs darbs gan klausoties, gan transkribējot un pēc tam arī rediģējot. Un šī grāmata ir tā, ko mēs devām novadā visām bibliotēkām, 1 vai 2 eksemplārus, un kuri publiski pieejami, lai ik viens varētu iepazīties ar šiem cilvēkiem, kuru stāsti ir, un arī bieži skolēniem mēs zinām, ka ir nepieciešams izzināt konkrēto vietu, un varbūt personības, vai kaut kādas īpatnības, kas ir bijuši kādos laikos. Tāpēc tā bija, mēs iedevām visās arī skolās un visās no bibliotēkās, un arī kā to paredz, tad šāda veida grāmatas ir jāiedod arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai konkrēts skaits. Kas man toreiz bija tās lepnums, ka viņi mums paprasīja mazliet vairāk kā ierasti, jo laikam par grāmatiņu bija bijusi jau interese pašā sākumā. Un tas mums bija tāds mazais lielais prieks. Un, attiecīgi, tad bija šis notikums, pastaiga izrāde, kur šeit jūs redzat vairākus fragmentus, ka esat redzēt, tās ir dažādas vietas Jaunolainē. Tās bija 2 kā ekskursijas pastaigas ar mūsu muzeja gidu, novadu pētnieku Māri Vibicki. Mēs satikāmies ar cilvēkiem pie sākuma skoliņas, un, attiecīgi, šeit, kur tā aina ar solhozu priekšnieci un jauno speciālisti, ir arī sākums, kur, attiecīgi, mēs ar cilvēkiem iepazināmies, izstāstījām pāris faktus par šo vietu vēsturiski, un tad bija fokus uz izrādi. Pie šī mazā fragmenta cilvēki devās uz nākošo vēsturisko vietu, kur, attiecīgi, atkal vēsturnieks stāstīja par vietu, par to, kas ir noticis, kādi nozīmīgi fakti,
un tad atkal mēs piedzīvojām šo fragmentu. Līdz ar to bija tādi 7 punkti, kur dažādās vietās jānolēnē pusotru stundas garumā. Cilvēki izzināja pēdējos 50 gadus, manuprāt, tā arī sanāca, kad katrs tāds bija no savas dekādes. Un līdz mēs beigās tikām arī līdz mūsdienām pavisam pietuvinātiem stāstiem. Un tad pavisam svaigs veids, tas, ko mēs esam izmantojuši, tas ir kā pagājušā gada sabiedrības integrācijas fonda projekts, kur mēs meklējām jaunolainas smaržu, garšu, skaņu tradīcijas. Un arī viena no lietām, ko mēs radījām, bija žurnāls, kur atkal, tas man arī manā mazajā lodziņā, kur attiecīgi tas, kur mēs izmantojam stāstus, ir klasiskais formāts, un tās ir intervijas. Bet kas šoreiz bija īpaši, kā jūs redzat attēlā, intervēja cilvēkus jaunieši. Un jaunieši bija tie, kas izvēlējās, kādus cilvēkus viņi vēlas intervēt. Kopā ar jauniešiem mēs izveidojām jautājumus, un tad arī jaunieši bija tie, kas gāja intervēt šos dažādos cilvēkus, gan ģimeni, kas bija tāds, manuprāt, lielākais izaicinājums, jo tur bija 5 vienas dzimtas sievietes, un tad šis puisis Rihards, kurš viņas visas intervēja un mēģināja cieņpilni noturēt sarunu tā kā rāmī. Un tie arī bija uzņēmēji vietējie ražotāji, ar kuriem viņi sarunājās, un arī jaunieši bija tie, kas fotografēja šo procesu. Un arī veidoja šīs bildes, ko mēs pēc tam pievienojām rakstiem. Tā kā tas tāds pavisam klasisks veids sarunai ir intervija, ko mēs tā arī liekam žurnālos par un ap sevi un savu ciematu. Tad tas ir par biedrību, kurā darbojos es, un ņemot vērā man šo pieredzi, man piedāvāja piedalīties arī tepat kaimiņos esošās biedrības mežnieku apkaimē. Arī viņiem 2 gadus atpakaļ bija projekts, kur viņi veidoja stāstu taku. Tur viņiem mežniekos ir dabas zirgi, fantastiska vieta, kur māju roda zirdziņi, un attiecīgi viņiem arī ir brīnišķīgas teritorijas ar mežiem. Un meitenes bija izdomājuši, ka viņas vēlas izveidot stāstu taku un arī uzzināt stāstus no cilvēkiem, no šīm viensētām, kuras ir gana senas, kur arī tiešām dzīvo dzimtas paudzēs konkrētā vietā. Viņi, lai gan viņi arī ir pierīga, viņi pilnīgi atšķirās no tā pierīgas modeļa, kas esam mēs jaunolēni, jo tās tādas viensētas ļoti tālu patiesībā viena no otras, bet te pašā laikā ir ļoti tādu tuvu un cieši tādu identitātes apziņu vienam par otru. Un, attiecīgi, meitenēm bija būtiski intervēt šos cilvēkus gados, lai paspētu no viņiem iegūt stāstus un viņu pieredzi par šo vietu, kāda tā ir bijusi, lai arī līdzīgi kā mēs saprastu, kāda ir vietas identitāte, kādas ir bijuši tādi vēsturiskie vai tradicionālie ēdieni. Tā ir tiešā laikā izzināt tieši kāda bija šo mežnieku ikdiena, jo šī vieta ir bijusi pazīstama agrāk tieši ar šo, ar mežstrādes procesiem, un tāpēc, jā, dāmas arī gāja sarunāties ar cilvēkiem. Viņas gāja ciemos, dzēra tēju un nesavus našķus un cienastus un runājās ar cilvēkiem. Kas ir ļoti būtiski, tur bija ļoti svarīgs tieši audio celiņš. Ja mūsu gadījumā mums svarīga bija grāmata un izrāde, līdz ar to šis audio fails varēja būt kādā kvalitātē, līdz ar to derēja tas, ka cilvēkiem gāja pastaigāties, to, kad mums garām brauca mašīnas un bija dažādi ielas trokšņi, vai brīžiem tas teksts nebija ļoti skaidri uztverams, jo šo audio failu mēs nekur neizmantojām. Tad šajā gadījumā audio fails bija tas, kas bija visa atslēga. Tam bija jābūt kvalitatīvam, skaļam, dzidram, ar patiesībā arī labu dikciju, ka šos stāstus mēs varam klausīties, jo mērķis bija atlasīt stāstus, un tas bija tas uzdevums, ko meitenes uzticēja man, atlasīt arī no visiem, es nevaldos 12 stāstiem kopumā, es nevaldos bija 23 stundas ieraksta teksta. Šīs detaļas, stāstus un izveidot tematiskus blokus, lai vairākās vietās pastaigājoties pa mežu, un noskanējot QR kodu, mēs varētu šo stāstījumus noklausīties. Bet ka viņi ir nevis haotiski,
bet viņi viens ar otru kādā veidā saistīti. Līdz ar to tāda nosīti vienkāršākais, bet tieši laikā arī loģiskākais veids, kā es to sadalīju, bija par šīm tēmām, kas ļoti daudz atkārtojās. Piemēram, viņu cilvēki ļoti daudz minēja ēdienus, tādus tradicionālus ēdienus, ko gatavo viņu ģimenēs. Un, protams, tur arī var just, ka runātājs ir uzķēris, kad viņi apkaimē ēdienu. Un tad katrā jau intervijā tiek arī prasīts, vai jums bija kādi tradicionālie ēdieni. Un tad saprot, ka tiešām ir lietas, kas atkārtojās, kas ir tādas varbūt citviet mazāk zināmas, vai vispār nedzirdētas. Bet tajā apkaimē cilvēki tā ir gatavojuši un ēduši. Un tad, attiecīgi, bija arī šis meža bloks un bija par kāzām un svinībām bloks. Un tad sateicoši stāstu šādos blokos, viņus ar salīmējot kopā, jo, attiecīgi, katrā šajā QR kodā bija kādi 4 līdz 6 stāsti. Un tas QR kods brīdī, kad viņi noskanē, viņš nevar būt ļoti garš, jo tā ir pastaiga, un tas ir loģiski, ka cilvēki pastaigājoties nestāvēs ilgi, pietiecīgi noskanēt QR kodu un klausoties stāstu ejot līdz nākošajam punktam. Tie punkti nav tik tālu, lai tu 12 minūtes klausītos stāstus. Līdz ar to atrast katrā stāstā to esencīti un viņus salikt tā, lai viņi tomēr viens otru papildina. Nevis pēkšņi mēs runājam par puķiem, tad nākošais ir to, ka krēsls ir balts, un nākošais ir par to, ka vispār bezcietņiem garšo arī ēst. Bet viņi tomēr ir virknās stāstus uz priekšu, bija tas lielākais izaicinājums, jo vērtīgi bija ļoti, ļoti daudz stāstu. Un tad, attiecīgi, kad bija atklāšanas pasākums, tad bija arī teatrāli stāsti. Vairākās vietās bija uzdevumi, ko, piemēram, šeit jūs varat redzēt, kad cilvēki stāstīja par kāzām un čigāniem, kas nāca un ka viņi paši gāja. Un tas vienmēr ir bijis viens no tādiem notikumiem, kur ar azartu ir gājuši. Un tad mēs vienkārši divus no apmeklētājiem pārsteidzām un vienam uzlikām skūti un otrai dāmai uzlikām plīvuru. Un tad manas meitenes bija čigānietes un mēs devāmies tādās pāris rotaļās. Un, attiecīgi, noslēgumā, kur pēc noklausīšanās par šiem ēdienu stāstiem arī mēs baudījām vienu no šiem specifiskajiem ēdieniem. Un tā bija tāda, daudzšķaitņaina pieredze, un šo stāstus joprojām var izbaudīt, dodoties uz dabas zirgiem, izstaigājot mežu, un šie stāsti joprojām arī ir piedzīvojumi, un lūk, šeit attēlā var redzēt, tie stāsti tika uzdrukāti uz QR kodiem, kas bija tā kā uz koka delīša, izveidots, iestrādāts QR kodiņš un piesiets pie koka. Domājot arī par ilgspēju, lai viņš gan ilgi strādājoši, gan arī vispār prātīgi attiecoties pret dabu un to, ko mēs tur atstājam. Tad nākošā mana pieredze par stāstiem bija šeit Olainē pilsētā, kur uz pilsētas svētkiem Olainas vēstures un mākslas muzejs vēlējās arī izveidot pastaigu izrādi. Tajā skaitā arī muzeja pedagoģisko programmu, ko klases var doties pie viņiem piedzīvot. Bet starpība bija tā, ka stāsti jau bija gatavi, nebija vajadzīgs doties pie cilvēkiem un uzrunāt, jo jau uz Olainas 50 gadu jubileju tika izdota grāmata. Ļoti biez daudz priecāja par mūsu jauno Olainu grāmatiņas, kaisot biezos svētkos, kur ir apkopot stāsti no iedzīvotājiem. Un tad mans uzdevums bija iet grāmatai cauri un atlasīt stāstus, kas iedarētos jau konkrēti izstrādātiem maršrutiem. Attiecīgi muzeja zināja, kas tās vietas, kuriem viņi ies, kas ir tās ēkas, pie kurām noteikti apstāsies, un arī līdzīgi kā šeit Jaunolainai stāstīja stāstus faktus par vietas pārmaiņām, un kur arī papildinot stāstījumu, ļoti iedarētos tādas dzīves ainiņas. Un tā radās šī pastaigu izrāde, kur mēs arī gājām cauri šiem visiem 5 gadu desmitiem, ko pilsēta ir piedzīvojusi. Un tie arī ir vietējie iedzīvotāji, ņemot vērā, ka man jau bija sava aktieru bāze, tad es jau šajā gadījumā man bija mazliet vieglāk, jo es zināju, kurš cilvēks uzrunāt, man pieteicās no malas. Bet doma ir ļoti, ļoti līdzīga. Kad ir šie stāsti,
Un mēs viņus atdzīvinam kā teatrālus skečus īstajā vietā, kā jūs redzat, ar piemeklētiem maksimāli autentiskiem tērpiem no konkrētiem laikiem. Tās bija tās ļoti lielas vintage kumpolu medības un pastaigā man par tām, lai atlasītu kaut ko maksimāli tuvā, bet arī šeit, redziet, ir visas paudzes, vienmēr jau vietās ir dzīvojuši cilvēki visos vecumos. Un atkal šim stāstam ir šī otra puse, kad šie stāsti tika arī ierakstīti video formātā. Un savā ziņā šos stāstus atlasot un dramatizējot, tas bija tas sarežģījums. Jo bija vienlaicīgi jādomā gan par to, ka tam stāstam ir jābūt vizuāli baudāmam pilsētvidē, kur ir trokšņi, kur ir svarīgi, kad balss ir skaļa, kur kustības ir maksimāli lielas un emocionālas, lai cilvēks tomēr stāv savus 20, 30 metrus no aktiera var redzēt un dzirdēt. Bet jau šajā laikā identisku šo stāstu mēs arī ierakstījām video formātā, kur tomēr ir citas prasības no dramaturgiskā viedokļa par to, kā veidot stāstu un kadru. Un tas tādā ziņā bija interesanti, ņemot vērā, ka šie visi ir strādājoši cilvēki vai ļoti, ļoti aizņemti cilvēki. Tad dienā, kad bija pasteigta izrāde, mēs arī filmējām. Un tad samridžēt, kā un kur nofilmēt, gaismas tumsas. Olainē jubileja ir februārī, tumšajā mēnesī. Līdz ar to visas šīs niansītes ir jāņem vērā. Un arī šobrīd joprojām, ja ir vēlme, tad skolas dodoties uz Olainas vēstures mākslas muzeju, var pieteikt arī šo konkrēto muzeja pedagoģisko programmu, kur viņiem rāda šos 5 video stāstus, un katram šim stāstam klāt ir kāds uzdevums, ko muzeja darbinieki no savas puses ir pielikuši. Piemēram, noskatoties stāstu par zābaku, tad viņi atver kasti un tur ir tas zābaks. Un tad skolēniem savā starpā ir jāspēlē vai nu kāda spēle, rotaļa uzdevums, jāatbild jautājumu, jādalās savās pieredzēs saistībā ar to, ko viņi tikko ir redzējuši, un ar šo priekšmetu. Tā bija tāda priekšmetu ceļošana, kad katrā stāstā mēs vienu priekšmetu tā kā ielikām kastē vai somā, un tad muzejā no šīs kastes vai somas ik reiz šos priekšmetus izņem ārā, lai viņi kaut ko darbotos. Līdz ar to tāda sanāk tā kā ceļošana laikā no 80. līdz 2024. caur šo vienu priekšmetu. Tad mana tāda mazāka pieredze, bet mazākais tā kā publicitātes un pieejamības bija Tērvetē. Kādā namā, kas saucās Tērvetes līča, kur saimnieki vēlējās arī vietu iedzīvināt un arī mēģināja saprast, kas šī bijušī Tērvetes skola ir bijusi. Pie viņiem ik pa laikam mēdz arī atbraukt bijušie skolnieki un pastaigāties pa teritoriju, un tad viņiem patika viņiem parunāties un saprast, kāds ir bijuši viņa atmiņas. Tieši tāpat, lai arī viņi ilgtermiņā saprastu, kā attīstīt vietu un kas ir šī vietas unikālās īpašības un identitāte. Un arī kāds no šīm sarunām viņi bija ierakstījuši, un domājot par to, un jau arī jāsaka, pusotru gadu atpakaļ, veidojot programmu apmeklētājiem pasākumu pirms skolas sākšanās, radās ideja, ka viena no tām lietām, ko mēs varam darīt, ir izmantot šos ierakstītos stāstus, protams, saskaņojot ar cilvēkiem, ar kuriem viņi ir runājušies, un ielikt šajās klašu telpās. Jo tajā mājā joprojām ir gana daudz pietiekoši autentiskas klašu telpas, pat ar galdiem un krēsliem, vēl pāris no jau antikvariātām lietām. Mēs viņus salikām kopā un palaidām skaņu celiņu, kur ir šī dalīšanās ar to, kāda bija šī skola, kāda bija gaiteņi, kāda bija skolotāji vai direktori. Un tad tīri izejot ar tādām 3 minimālistiski iekārtotām klašu telpām, tīri iedodot to sajūtu, kā bija, varēja arī šos stāstus noklausīties. Tās ir manas pieredzes vienā Alpas skrējienā. Tad no savas puses mēģināju arī apkopot ieteikumus vai tādus droši vien lietas, ko es esmu saskārusies, kurus būtu labāk darīt šādi vai tā. Un tad tas, ko es varu no savas puses ieteikt, ir veidot intervijām, protams, pamatus,
Vienmēr mums ir šie 10, 12, 20 jautājumi, kas ir tas, ko mēs vēlamies no cilvēkiem uzzināt. Bet te pašā laikā ļaut šai sarunai brīvi plūst un būt gataviem to, ka cilvēks iespējams ir atbildējis uz tavu 7, 8 un 9 jautājumu jau pirmajā jautājumā un ļaut tam tā notikt. Jo ir kreis, kad jo saruna tā ir tāda uzticēšanās un teikt, ka mans stāsts, manas bērnības pieredzes kļūst publiskas, jau ir satraucoši un cilvēki jau tiešām ir satraukšies un tā kā vai es pateikšu visu, vai es pateikšu da nav labi. Un brīdī, kad cilvēks atverās un stāstījums iet brīvi, viņu pārtraukt vai atnest atpakaļ tēmās, jo pagaidi man šobrīd mēs joprojām turpinām par skolas laikiem, kāpēc tu pārliec uz pirmo mīlestību vai uz kādām vai uz bērniem vai darbu, mēs turpinām pie skolas, bet nē, ļauj, ka kaut kādā ziņā to sarunu pat vada tas, kurš runā, jo viņš šobrīd tev uzticās. Un pats svarīgākais ir iegūt maksimāli, tā kā jau teikt, kvalitatīvu informāciju no viņa. Tādu īstu, dziļu, patiesu, jo jūs droši vien zināt, ka tomēr, ja mums uzdod kaut kādus jautājumus, mums ir tādas nosīt iestrādātas atbildes. Nu, kad kā te vieta, labi. Un tikai tad, ja es tiešām no sirds tev uzticos, es varbūt teicu tā labi, turpināšu, pastāstīšu arī par to, kas tiešām ir šodienā labi, un kas tās lietas varbūt dara raizes, bet brīdī, ja kāds mani tā kā var vērst ciet, tad mēs paliksim labi līmenī. Un domājot gan par stāstu grāmatām, gan par cita veida iemūžināšanām, kā izrādes, nu, mums ir jātiek līdz tādām dziļumam. Un arī domājot par vietas kaut kādu tālāku attīstību, lai mēs izzinātu vēsturi. Mums vajag tik līdz tam, ka varbūt cilvēks pats reizēm ir aizmirsis, un tāds, un tad mēs tiekam līdz tā, ka kaut kur tur mežā bija arī pustoši govis. Un tā ir daļa no vēstures, kas nav tā, ko mēs šabloniski visiem stāstām, ka te bija skola, te bija zēfers, te bija tas. Un mums ir būtiski tik līdz šīm lietiņām, tādām pat pašiem mazliet aizmirstajām. Tāpēc ļaujam cilvēkam atvērties un nosacīt vadīt. Un tad paši tomēr skatāmies, vai mēs esam izzinājuši visu un maigi viņu atgriezt vai pamainīt tēmas. Tad, kā es arī pieminēju par šo audio ierakstu, ir svarīgi saprast, cik būtisks tas ir turpmākajā procesā. Un noteikti šobrīd telefonos ir brīnišķīgi diktafoni, kas ieraksta gan kvalitatīvi. Ir diktafoni kā tādi, kas patiesībā arī nemaksā ļoti daudz, arī mēs ar biedrību iegādājāmies diktafonu, bet arī tos diktafonus pirms lietošanas noteikti pārbaudiet. Ja tā ir tā lieta, kas gadījās mežonieku kopienai, kad pirmo sarunu, lai gan likās, ka ir uzgriezt maksimālais skaļums, es saņemot audio failu, saprotu, ka es neko nedzirdu. Es nespēju pat saprast, ko tur teikt. Un ja šis audio fails mums jāliek cilvēkiem fiziski mežā, tur būs ļoti, ļoti smagi. Un tā nu meitenes meklēja, kā tomēr dabūt skaļāk to celiņu. Līdz ar to, ja audio fails ir svarīgs, kvalitatīvs, un gribēsiet izmantot tieši to, tad, protams, arī mans ieteiktā pastaiga metode līdz galam nederēs, bet ir svarīgs telpas klusums, telpas akustika, lai tāda nav, lai neatsbalsojās, lai nav blakus celtnieki, kas kaut ko mūrē, un ik pa laikam ienāk kāds kaimiņš, kas vēlas aizņemties kādu instrumentu, ka tajā brīdī tiešām sarunājiet to stundu, pusotru, divas, maksimāli kvalitatīvu, klusu laiku, bet tad silta atmosfēra šeit nāk caur tēju, caur cienestiem un caur intervētāju tādu atvērtību un gaišumu. Nevis sajūt mans uzdevums no tevis dabūt ārā informāciju. Mans piemērs par kustību, kas atbrīvo un ieraudzītiem lietām, kas iedvesmo un atgriež dažādas atmiņas. Tad pieredze, kas bija mežoniekiem, kas ir arī par kopienas iesaisti, kad šeit transkripēšanā iesaistīt jauniešus. Jo tas darbiņš ir diezgan ilgstošs, bet jauniešiem patiesībā patīk ļoti būt noderīgiem. Mežonieki no savas puses arī bija izdarījuši tādu interesantu lietu, tā kā viņiem svarīgs nebija uzrakstītais teksts, tad jauniešu uzdevums nebija vārds vārdā visu pārrakstīt, bet viņi rakstīja, piemēram, 0100, un tad viņi tīri transkribēja kaut kādas pāris frāzes, lai man meklējot vērtīgos tekstus priekš stāstiem, būtu vieglāk saprast, kuru brīdi klausīties. Jo, zināt, ja kurā sarunā ir aiziet gana daudz
emocionāli stāstījumu, kas nepastāsta neko jaunu. Un līdz ar to jaunieši jau bija izdarījuši šo daļu, viņi atrada vērtību un izrakstīja tikai tās vietas, kur ir jēgpilni klausīties, lai sasniegtu mērķi, atrast stāstu kā stāsts tādā klasiskajā formā ar notikumu. Bet mūsu gadījumā arī būtu ļoti noderējis iesaistīt jaunieši tādā vārds vārdā pārrakstīšanā, jo viņiem tiešām patīk būt noderīgiem un iesaistītiem notikumos. Tad izrāde kā paudžu satikšanās, jebkura veida aktivitāte, kur satiekās 12-gadīgais ar 40, 50, 70-gadīgo, ir vērtīgi ilgtermiņā priekš kopienas un to, ka arī mēs viens otru redzam un tad vieglāk saprotam, kā mēs domājam un kāpēc ir kaut kādas lietas, kur varbūt mūsu viedokļi nesakrīt, bet mums ir jāstiekās, lai saprastu. Tad rīki priekš QR kodiem. Man ir iegājies šis QR kodu monkey, ko es esmu izmantojis pati dažādām savām aktivitātēm. Un es atklāju, ka arī Canva, kurā man personīgi ļoti patīk taisīt visus dizainus un strādāt pie prezentācijas, tad arī pat tur arī ir kodu ģenerators, veidotājs. Tāpēc tās vietas, ko noteikti var izmantot, un ļoti daudz arī citus rīkus, bet ir jāapskatās, vai reizē no tā, ka bezmaksas ir tikai kaut kāda limitēta laika. Jo, ja tas ir tāds ilgtermiņa pastaigu taka, kuru svarīgi arī pēc 2 gadiem jūs varat noklausīties audio celiņu, lai nav tā, ka šī ir tā vieta, kas mēdz atslēgt, un tad jūs varat netikt klāt. Fiksēt sarunu procesu, to piefiksēju pati sev, ka mums pietrūks tādas vairākas fotogrāfijas, kur mēs sarunājamies, kur pirms redzams, kā es ar cilvēkiem pastaigājos, jo arī pēc 5, 10 gadiem tā jau būs vēstures liecība par to, kā tika veidota grāmata. Un mums šāda veida fiksācijas nav. Un arī mūsdienās, ka tomēr mums ir jāatskaitās par procesiem un arī cilvēkiem stāstot to, ko mēs šobrīd darām kopienā, lai viņus iesaistītu un padarītu kā līdzatbildīgus, tas ir vērtīgi. Tad, protams, sagatavoties sarunai, tajā skaitā, kas ir šis cilvēks. Jo tie paši jautājumi nosacīti, tas pats formāts pastaigājamies, un ir viens cilvēks, kas atverās burtiski uzreiz, un viņš tev uzticās un stāsta, un ir atkal cilvēki, kuriem ir grūtāk. Un ir būtiski zināt, jā, pieeju šiem saviem cilvēkiem, ja tie ir savi cilvēki, jūs droši vien zina, kas ir viņu komforta zona, vai varbūt viņam ir svarīgs to, ka mēs lēnām iesildamies prasībām. Tad, kā es arī iepriekš minēju, ēdiens atbruņo. Tad tas, ko es no savas puses varu ieteikt, ir ezeros grāmatas, jo mums, kā jau visos projektos, process ir ilgs un ir ilgāks nekā mums ir plānots, bet termiņi gan nevelkās uz priekšu. Tāpēc tas man bija fantastisks atklājums un ļoti atsaucīga vadītāja, kura, ja šobrīd nemaldos, ja citi mums solīja, ka grāmatu varētu, tas bija, manuprāt, mums bija oktobra beigās jānodod, un viņi teica, ka labi, ja varētu decembrī, kaut kur uz decembri izdrukāt. Tad viņi to izdarīja, ieskaitot visu korektūru, manuprāt, 10 dienās. Un arī cena bija brīnišķīga. Vienīgais mīnus nosacīt ir tas, ka mums ir plānie vāki, bet tas ir budžeta jautājums. Tad tas, ko es vienmēr iesaku, ir kopija pro druka, kas ir visiem drukāšanas darbiem, ja jums atkal deg termiņi. Tad iekšējie resursi, kas vienmēr ir būtiski visos procesos, vienalga, vai tas ir pasākums, izrāde, kā jau iepriekš minēju, šī transkriptēšana vai intervēšana, ka no sākuma saprast tās pašas lietas, vai kādam jau nav mētnes vai vecs čemodāns, pirms sāk meklēt no malas vai nomām, bet es domāju, ka to noteikti jums problēma nav. Noķert izzūdošo, tas ir stāsts par senioriem. Jo arī mūsu gadījumā jānolainē tieši mūsu no biedrības vienai meitenei ieteica parunāties ar viņas vectētiņu. Bija pilnīgi netīša saruna, ja mums bija saruna ar viņu, jo arī viņa ir vietējā, un vienkārši pastaigājoties aizgājām līdz viņas vectētiņam pie reizes, nu viņam kā tam senajiem iedzīvotājiem, tā kā arī viņu sarunājums. Un pēc kāda pusgada šī cilvēka vairs nebija, un viņa vairs nav, un tas bija veids, kā mēs uzzinājām viņas stāstu, un tas stāsts ir palicis.
Tāpēc sarunāšanās un sarunu ierakstīšana vismaz audiālā formātā ir ļoti vērtīga, kā saglabāt sev arī svarīgus cilvēkus. Par neperfektumā slēpjas jaunas idejas. Jo brīžiem šķiet, un tas pats audio fails, kur bija slikti dzirdams, vai reizēm ir tie audio faili, kur cilvēki vienkārši runā viens otram pāri. Un tad liekas, ka šis ir tik neperfekts fails, nu, tā kā viņi neko nevar izdarīt. Tie cilvēki vienkārši pārbļauj viens otru. Bet varbūt tajā ir tā jaunā iespēja, kad cilvēki tādi ir. Un brīdī, kad pastaigājoties viens no audio failiem vai teātri izrādīties šī par to, kā mēs sarunājamies, vai no tā var iztaisīt jaunu spēli, aktivitāti vai piedzīvojumu tieši šajā neperfektumā. Tāpēc nekad nevajag uztraukties, bet vairāk domāt, bet ko mēs varam paņemt no šī, un kad iespējams tā var būt konči tam visam, kaut kāds pārsteigums, negaidītīgi, jo mēs tomēr visur gaidām tiemēr ar tīru darbu. Un kas ir arī ļoti būtiski, protams, tamēr viss ir kārtībā, tikmēr viss ir kārtībā, bet atļauj izmantot stāstus no katra sarunu partnera. Attiecīgi, kad mēs esam ar cilvēku sarunājušies, mēs viņam iedodam parakstīt arī veidlapu, anketu vai atļauju, ka viņš ļauj šo stāstus izmantot grāmatā. Jo, kā man minēja muzeja direktors, lai nav tā, ka pēc 20 gadiem kāds no viņa bērniem, mazbērniem lasa, un viņš neapmierinās, kāpēc tur ir pieminēts arī viņš, vai kāpēc tur ir viņa vectētiņš. Ja mums nav nekāda pierādījuma, ka mums ir ļauts izmantot šī cilvēka un tiepši laika arī viņa ģimenes un dzimtas stāstus, tad tur var radīties problēmas. Tāpēc šādas formas, nu jau arī digitālā vai joprojām papīra formātā, ir būtiskas, lai ilgtermiņā mums nerastos liekas problēmas. Un tad apkopojot, kas tad ir tie veidi, kur esam izmantojuši un ko varbūt vēl, žurnāls intervija, grāmata kā tāds klasisks veids, kā apkopot cilvēku stāstus, etīdes, kā jebkura pateico pasākumu izklaides programma. Ja mums pēc mūsu pieredzēm šeit jaunolēnē pasteigti izrādēm šobrīd senioru biedrība Pīlāts šo metodi ir pārņēmis, viņiem nu jau vairākos pasākumos ir bijuši viņu izspēlēti tādas etīvības strādi rīdi un jautrības. Tā kā tas arī veids, kā mēs jau kurā pasākumā varam pārunāt, pastāstīt, iepazīt viens otru. Pasteigi izrāda, protams, klasiskas skatuves formas izrāda, piemērs kā tak ar QR kodiem, kur QR kods slēp šos stāstus, tak ar stāstu tēliem vai vidas objektiem, kur šie vidas objekti var būt cilvēku atmiņās saglabājušās, iespējams, lietas, kuras vairs nav. Un miniatūras versijas, vai arī skenējumas versijas, vai saklausāmas versijas, bet tad tās varbūt iedvesmas tam, kā attīstīt šīs pastaigas vai vidi kā tādu, vai radīt jaunu vidas pulksteni, kas arī iedvesmots no tā, kā cilvēks sajūt šo vietu. Tā tervitē telpa, kurā mēs ieejam un dzirdam cilvēku stāstus, kamēr mēs apskatām telpu vai izstādi, un tur fonā ir šie cilvēku stāsti. Sarunāšanās arī kā rituāls, kur mēs satiekamies paaudzes, iespējams, tie ir sarunu vakari. Un man ir šo rakstot pašienos par tā vajadzētu uztaisīt mums pie mums tādu sarunu vakaru, kā cilvēki saprast un kā viņiem patīk vienkārši atnākt, un kad mēs šoreiz padalīsimies savās pieredzēs par ceļojumiem, kas varbūt vismaz tā vieglākā tēma. Vai varbūt mūsu skolas atmiņas ar pie tējas un cepumiem. Var izmēģināt. Vēstures izpēt, kas ir ļoti loģiski. Ja mēs redzam vietas, mēs varam piedzīvot caur stāstiem un atmiņām, kas, protams, nevienmēr ir 100% pareizi. Pirmais par interjeriem ēkās, kas sen vairs nav bijušas, vai kādas ir bijušas šīs vietas, kā ir mainījušies ceļi, kādas ir bijušas tradīcijas. Tas ir ļoti būtiski. Tad programmas skolāņiem, kā to dara muzeji, ir no stāstu veidojot programmas. Tad stāstu vakaru, ko es arī tikko pieminēju, un arī jūs bijat rakstījušies pieredžu apmaiņas. Un jā, šo autentisko lietu atrašana, kas var būt ēdieni, vietvārdi, izteicieni, lai tie kopā ar cilvēkiem neaiziet nebūtībā, lai arī mums viņi kaut ko piefiksējās, un iespējams izmēģinot seklēm, ka šis ir fantastisks veids, kā cept pankūkas.
vai brīnišķīgs izteiciens, ko mūsdienās mēs atkal domājam par vietas identitāti, varam lietot dažādos reprezentācijas suvenīros, liekot šos vietvārdus vai izteicienus, ko es mēs tenēs tā vietā Latvijā neatpazīst, bet jūs zināt. Un tagad tas bija stāv to, ko esmu darījusi. Mums ir vēl 8 minūtes. Līdz ar to, ja jums kādam varbūt arī ir jūsu pieredze, kas vai nu sakrīt vai atšķirās no tā, ko es stāstīju, es ļoti labprāt dzirdētu un priecātos, ka tas ierakstās arī mūsu ierakstā. Tāpēc, ja kādam, kas ir, droši var pacelt roku vai uzreiz arī slēgt iekšā mikrofonu. Tā kā ir pagājis vēl 1 minūte un ir klusums, vai Lilita? Jā, nu paldies par stāstījumu. Protams, mēs kaut ko vienmēr no šīs viedās trešdienas uzzinām. Un visas aktivitātes, kas notiek Latvijas malu malās un aktīvajos ciemos un ar aktīvajām biedrībām, protams, tas ir tāds pienesums mūsu iedzīvotājiem un jebkurai mērķa grupai. Un idejas ir ļoti jaukas. Un, protams, lai viņas realizētu, ir vajadzīgi brīvprātīgi un vajadzīgi aktīvisti. Ar tiem ir mazliet mums tādas lielākas problēmas, jo cilvēki tiešām ir kļuvuši mazliet pasīvi. Ja ir kāda aktīva jauniešu kopiena vai jauniešu grupiena, tad viņi vairāk tomēr novirza visas šīs savas aktivitātes tieši jauniešiem, bet kas skar tieši šo senioru sadarbību un starp paudžu. Nu, mūsu pusē ir mazliet sarežģītāk, bet jums ir, protams, ļoti jauks stāstījums. Paldies par to. Paldies. Nu, tie ir tādi izaicinājumi, kā viņus satikties, bet tas ir tas, ko mēs arī ar biedrību citos projektos diezgan apzināti vienmēr liekam iekšā, bet iespējams ir sasniedzams aiz tā, ka mums arī šeit ir ļoti aktīva senioru biedrība, ar kuru mēs varam rēķināties un kura ļoti paļaujas uz savu līderi. Un, attiecīgi, ja viņu vadītāji saka, ka mums šeit ir jāiet, tad viņi iet, un mums ir arī savas iestrādes uz saviem jauniešiem. Viņu nav daudz, bet ja mēs viņiem pateiksim, nāciet, viņi būs, un tad šie cilvēki ir spiesti satikties ties mūsu kopīgajās aktivitātēs, jo arī pagājušajā gadā, kad mums bija meklētājs, tur arī mēs saviem aktīviem jauniešiem, kur tiešām nav daudz, bet es ļoti ticu, ka katrs cilvēks, kuram mēs spējam iedot un parādīt kvalitatīvu pasauli un dot dažādas pieredzes, ir vērtība. Un nav vajadzīgi, lai viņi ir 20 vai 100. Arī 2, 3 un 4 jaunieši ir fantastiski. Un tad mums ir pie jauniešu arī mēs aicinājām viņus, mēs aicinājām seniorus, un tā viņi visi tur satikās, tā viņš iet darbnīcās, dalījās savu pieredzi, to, kas ir jānolēma, kā viņi smaržo, kas viņiem katram garšo, kādu dzīvnieku viņi ir redzējuši mežā un kādas skaņas, un viņi negribot tur satiekās. Bet tas, protams, ir pa lielam individuāli uzrunājot un saprotot, kas ir tie cilvēki, kuri nāk. Un tas jau tā pamazām, kā mēs ļoti priecājamies par tiem saviem nocīt piejaucātajiem jauniešiem, un kāds ir ļoti tic, mēs esam atbildīgi to, ko mēs pieredinām. Un tāpēc mēs arī reiz visās savās aktivitātēs, lai ko mēs ar biedrību darītu, mēs vienmēr atceramies, tā, mums ir mūsu jaunieši, mums ir mūsu pašie seniori. Un mēs vienmēr meklējam veidus, kā iesaistīt vienu un otru pusi, jo mūsdienās, manuprāt, arī pāris mēnešu klusums, mēs viens par otru varam ļoti ātri aizmirst, tā dzīve mums vienkārši aizmitīs pūleņos. Un ka tas tiešām ir tas, ko mēs visu laiku liekam aiz aus. Pat ja projekts ir par sportiskumu, tad mēs tur iepīsim to, kad jaunieši novada mums vienu lekciju, vai mēs ieklausīsimies senioros, vai mēs, tas ir ļoti tāds tiešām apzināts un regulārs darbības un visu laiku iesaist cilvēkus, kurus tu jau esi iesaistījis. Un, protams, nosīt, es atbildīgs. Tad mums pēdējais slaids. Paldies jums par šo stundu. Paldies, kad uzklausījāt manu stāstu.
es tiešām no sirds aicinu sarunāties, nebaidīties, pat ja tas ir neperfekts audio, pat ja tā saruna aiziet pilnīgos neceļos, tas viss ir, jā, mūsu mācīšanās pieredze un, jā, kas ļoti, ļoti būtiski, ko es nepateicu. Sarunājoties ar cilvēku, mēs viņam iedodam vērtību, un tas ir tas, kas arī man iepriekš strādājot pie šiem projektiem bija svarīgi, iedot vērtību tam cilvēkam, ik katram. Vienalga, vai tas bija 12-gadīgs jaunietis, kur mēs sarunājamies par viņu dzīvi jaunolainē, vai 75-gadīgs sirds kungs. Bet tajā sarunā mēs paskatām, tu esi vērtīgs šai vietai, un tavs stāsts ir unikāls, un mums viņš ir vajadzīgs. Un man joprojām ļoti liela vēlme ir šo grāmatu taisīt vēl. Bet laiks iepērties daudz un dažādos darbos. Nav iespēja realizēt visu, ko gribās, bet jā, man vienkārši gribās, ka cilvēki sajūtas vērtīgi. Un caur viņu uzklausīšanu, sarunāšanos, mēs to iedodam. Un tad jau cilvēks laikam nepazudīs ne no vietas, ne no mūsu, jā, tā redzesloka. Tā kā no sirds novēlu jums izdošanos jūsu idejās, lai piesaistot idejām finansējumu, tas finansējums piesaistās. Un pats svarīgākais, lai mums blakus ir tie cilvēki, kas minējāt, kur ir tas balsts un tie aktīvisti, un lai viņi ir vairāk. Tad tie 2 vai 3 neizdegs. Tā kā mīļš mums paldies, lai izdodās šajā gadā viss. Un droši, ja kur kaut kas varat man rakstīt privāti, Latvijas Lauku fórumu, mēs vienmēr palīdzēsim. Un pavisam drīz jau jābūs informācijas par viedokļiem šī gada kampaņa. Un vēl dažādas vērtīgas lietiņas, bet februārī, viedajās trešdienās, mēs tiksimies par projektiem un par mediju pratību. Lai mēs neapmaldamies informācijas jūkļos internetā un tajā, kas ir un kas nav taisnība. Mīļš, paldies jums un uz tikšanos!